Premiumoptics.lv rokās ir nonākusi visa Notspiks meitas sērija. Taisīsim vaļā kasti, skatīsimies, kas mums ir līdz komplektācijā, noliksim uz galda visu sēriju, apskatīsimies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs, apskatīsimies, cik šīs iekārtas ir funkcionālas, pats galvenais dosimies dabā un skatīsimies, ar kuru uzliku un kādās distancēs mēs varam pamanīt medījumos zvērus. Apskaties šo video, neaizmirst padalīties ar draugiem un pats galvenais iegādāties pie mums, lai mēs varam veidot foršu saturu un tev būtu vieglāk izvēlēties, nebūtu jātērē laiks dodoties uz veikalu, vai viss šis klēpis ar termo uzlikām jāņem uz mežu, jāgaida labi laikapstākļi, jāatrod objekti, ko skatīties un izdarīt secinājumu, kur ir vispiemērotākā nemazām nav tik viegli. Tā kā novērtē mūsu darbu un seko Premiumoptics.lv. Nu ko, sēņu laiks nav aiz kalniem, ņemam sēņu nazīti rokā un taisam vaļā un skatāmies, kas tad mums šajā kastītē ir līdzi. Hop! Ņemam plēvi nost, tā teikt, šai termo uzlikai vēl neviens nav pieskāries. Plēvītis maliņā, sēņu nazīti arī, varam vaļā. Viena liela skaista kaste ar magnētisko fiksāciju. Paldies, ka iegādājies ierīci no Notspiks. Mums jāsaka paldies, ja iegādājies ierīci no Premiumoptics.lv, lai mēs varam veidot saturu un apskatus un te būtu vēl vieglāk izvēlēties. Nu tad te mums viena varena kaste vai čeholiņš ar pašu ierīci, manuālis, servisa kartē, izceļš uz aplikāciju. Notspiks produktiem ir 3 gadu garantija, un ja tu reģistrējies, tad dabūn 1 gadu vēl bonusā, tā kā 4 gadu garantija. Nu, šeit mums ir dažas melnas kastītes, kopā veselas 3. Uzlādes ierīce ar CTF kabelīti, akumulātoru uzlādē maģiskais zooms. Jā, ar ko tad Notspiks uzliks ir ļoti interesantas, kad viņas ir ar tādu mazu tehnoloģiju priekšā citām, ka tu vari šo te gredzentiņu uzlikt virsū uz savas optikas un tādā veidot mainot zoomu uz pašas optikas, tev arī pielāgojās ekrāns uz attiecīgiem palielinājumiem. Var veiksmīgi izmantot optisko zoomu pielāgošanu, tā to mēs varētu latviskoti pieteikt, ja? Tātad šeit mums ir 2 šie te lasītāji un mums arī ir līdzi tālvadības pults, ja, lai jums nav jāsniedzās līdz optikai un jāregulē menu, to mēs varam izdarīt ar pults palīdzību un ļoti forša gammīga kastīte, lai baterija nekad nebeidzās, salādējam un tas kalpo tā kā tāda uzlādes stacija un arī mazā powerbanka priekš šiem te aksesuāriem. Un varam vaļā pašu kasti. Kā vienmēr man patīk piesieties čeholiem, cik viņi ir ērti un pārdomāti. Nu, šeit ir veiksmīgs rokturis, tā teikt, latviešu rokai ir visi cimdiņi derēs. Vaļā čeholu. Šeit mums ir liels aksesuāru nodalījums, kas ir tāda ļoti svarīga lieta, ja jūs viņu arī pārnēsājat uz tonīt, lai tu var salikt visas nepieciešamās lietas te. Tātad bagātīgs iesaņojums ar piešaušanas spilventiņiem, tālāk mikrošķiedes drāniņa, atslēdziņas seškants, siksniņa fiksācijai. Pultī līdz arī nāk lāciņš, kas ir ļoti forša lieta, ja mēs turam viņu kabatā, lai viņi netīšām nespaidās. Veseli 3 akumulātori līdzi komplektā. Jā, tātad, kā saka, lai elektrība nekad nebeidzās. Pati ierīce. Ko es uzreiz redzu čeholā, kad ir ļoti labi, kad ir padomāta vieta gredzenam. Ar gredzenu, ko mēs savietojam ar dienas optiku, tad droši vien der arī visi 56 un 65 izmērā, tā tam vajadzētu būt. Jā, tad, lai mēs ar visu varam salikt iekšā čeholiņā. Jā, protams, gredzena izvēle ir ļoti daudz un dažādi. M52, manuprāt, arī šeit ir tieši tāda pati vītne. Jā, tad ar kontrējošo šeit mēs izmantojam ar šo te seškantīti, lai mēs varētu nokontrēt gredzenu, lai mums stāvētu optika taisna. Un, protams, par gredzenu izvēli droši sasniedz ar mums. Mēs tev ieteiksim, tur, manuprāt, ir kā minimums 3 dažādi risinājumi, kā mēs varam viņu sastiprināt ar dienas optiku. Nu ko, tagad liekam visas ierīces rindiņā, skatāmies, kas tad ir kopīgs un kas atšķirīgs. Visas 4 iespējamās meitu versijas ir manā priekšā, kas ir atšķirīgs un kas ir kopīgs šajām termālajām uzlikām no Notspiks ražotāja. Viss lētākā, tā drīkst teikt, nedrīkstāt teikt. Jāsaka, ir par piemāko cenu. Meita termālā uzlika ir šī te Light 38 mm objektīvu un 384 sensoru, kur pikseļa izmērs ir 12 mikroni. Ar ko viņi uzreiz atšķirās? Atšķirās ar to, ka viņai nav attālu mērītājs un arī tāpatām
light versijām vienmēr ir kaut kas mazāk komplektācijā, tad tur jūs neatradīsiet līdzi čeholu. Un arī tāpat mēs skatāmies uz korpusu, mēs redzam, ka šai uzlikai nav paredzēts sliktas sliedes, tā teikt, tie, kas ciena ark ieročus, kur ir pikatīnī pa visu stobru garumu, tad šo te jūs tādā veidā nevarēsiet uzlikt, tad tikai un vienīgi ar gredzena palīdzību. Mums ir arī 38 mm objektīvs ar 640 sensoru, tad gan 50 mm versijai, gan 38 mm versijai komplektācijas ir pilnīgi identiskas, tad mums ir iekšā tāds čeholiņš, ko mēs atvērām, parādījām. Tāpatām arī gudrais zooms tur ir līdzi, un arī šīm tad ir jau sliede, un ir vēlēšanās stiprināt pie pikatīnī sliedes. To mēs varam izdarīt. Šīm te ir attālu mērītājs, tā teikt, varam strādāt arī ar balistiku un medīt tālākās distancēs. Nu, un, protams, pats lepnums vislielākā, visspēcīgākā ar 60 mm lēcu. F-faktors visiem objektīviem vienāds, F1.0, un tad šeit jau mums slēpjās 1280 uz 1024. Ja runājam par ekrāniem, tad ir mums HD izšķirtspējas ekrāns 1920 uz 1080. Tas tad visām ir kopīgs. Lielākajai versijai ir atšķirīgs čeholiņš, tāds, es to nosaucu tā kā maisiņš, vairāk, ja, tā teikt, kur viņi ieliek tiekšā. Mēs attaisīsim, parādīsim, lai jūs saprotiet, kas tad tur, ar ko tad viņš atšķirās. Ja, tad šādā te čeholā mēs liekam iekšā viņu, ja, ar rokturītis ieliekam iekšā, nu, tad pilnīgi noteikti ar visu gredzenu, kas paredzēts optikas stiprināšanai, varam ielikt iekšā. Sākam šķetināt tālāk korpusu, kā mums viņš patīk, kā nepatīk. Visas šīs termālās uzlikas barojās vienādi ar 18650 elementu. Bagātīga komplektācija līdzi, tā kā ražotājs ir padomājis, lai tā elektrība nekad nebeigtos. Ļoti interesants risinājums baterijas nomaiņai ir. Un intuitīvi mums ir jātaisa vaļā šis, tad viņš attaisās vaļā zem šīs te lupatiņas, ne, bet lentiņas, sauksim to tā, ieliekam akumulātoru un taisam ciet. Un šādi te nodrošinam. Nu, viena lieta ir ar tām drāniņām. Man reizēm ir gadījies tā, kad es viņu nolieku tā, ka tā drāniņa paliek virspusē. Nu, tad, kā saka, medniekam vienmēr līdz jābūt nazītim, lai mēs viņu dabūtu ārā. Jā, tāds nedaudz manā skatījumā varbūt mulsinošs. Kā Rainer domā tu? Jā, es pēc tam izstāstīšu. Man ir viedoklis jau. Jā, Raineram ir viedoklis, Rainers jums pēc tam izstāstīs. Ja? Un tāpat mums to visu eņģis mehānismus arī ir vāciņi. Vāciņi, tā teikt, ir ar gumijas blīvīti. Apaļu, ja, tad šādā te veidā aiztaisam un attaisam vaļā. Jā, visiem šiem te ir identisks šis te risinājums. Tā ļoti interesanta eņģe kustās šajā vietā. Liekas, ka viņi jākustās arī te ir, un tā arī ir. Tā teikt, tas tā kā nedaudz tā kā no cerījuma krāna ekskavātora. Ja, tas paņēmiens. Jā, nu viss skatībā, nekāda pretenzija. Galvenais, lai viņas nelūst. Ja, lai pietiekoši stipri šīs te mehānismas, lai nav tā, ka tu maini bateriju vaļā, un tad ir, nu jā, nekas nenolūst. Droši vien, ka tā tam arī vajadzētu būt. Kas viņam interesanti nāk līdzi, tad ir tāds knibulītis. Ja jūs vēlaties, jūs viņu varat pielikt klāt, varat noņemt nost, kā ērtāk, ja, tad te ar cimdiem droši vien augstā laikā šādi būtu vieglāk strādāt. Arī varbūt var atcerēties, kādā distancē ir optimālais asums. Izvēle ļoti vienkārša, ieslēdzam, izslēdzam. Nospiežam menu, ja, un izvēlamies to, ko mēs vēlamies regulēt. CTP savienojums, ja, lai mēs varam pārlādēt datus, ne tikai ar aplikācijas palīdzību, bet arī ar datu kabelīšu palīdzību. Jā, nu jā, mazais ir krietni vieglāks nekā lielais, bet, nu, saprotams, te ir cits objektīvs. Ko es tā kā vēlētos visiem termālu uzlika ražotāji ieteikt, pielieciet klāt okulāru. Nu, tā teikt, neskopojieties, ja sevišķi, ja viņas ražotas Āzijā, tas okulārs neizmaksā tik ļoti dārgi, bet vienkārši, ja cilvēks grib viņu izmantot universāli un termo uzlikām, tā doma arī ir tāda, ka tu viņu pieliec klāt savam optiskajam tēmeklim un tu vari izmantot kā monokli, tā teikt, divi vienā, tad nu šeit ir tā, kad ir jāpērk, piemēram, no Rusana ražotāja gudrā klipa sistēma un tikai tad mēs varam izmantot monokli. Nu, tā ir tāda, man liekas, ka lieta, par ko ražotāji var padomāt, nezinu, ar iekšējo vītni varbūt tieši pašā okulāra daļā, lai tad mēs varam viņu izmantot. Ja. Nu, tas tāds varbūt viens tās knifiņš, ko es vēlētos piemetināt, bet, nu, pats galvenais dodamies tagad ārā dabā, skatāmies medījamos dzīvniekus, kādās distancēs mēs varam ieraudzīt, cik laba ir jūtība, cik tālu varam redzēt trofeju,
un kura no šīm uzlikām ir piemērotākā vienā vai otrā medībām. Vēl viena lieta, ko es nepieminēju, arī cena amplitūda diezgan liela ir, sākot no 1600 pa 384 sensoru un 38 mm objektīvu. 2700 mums maksā 38 mm objektīvs un 640 sensors, savukārt 50 mm objektīvs ar 640 sensoru būs 3200 un vislielākā un lepnākā mums maksā apaļus 5000. Kas ir interesanti, kāds cits ražotājs arī izmanto zelta 1280 izšķirtspējai. Varbūt sakritība. Nu tā, labi, dodamies ārā dabā, skatāmies, kā tad šīs uzlikas mums rāda. Nu, esam atpakaļ, Viester. Esam apskatījušies beidzot arī termālo uzliku no Nokpika. Pamēģināju fokusēšanu pogas. Kā tev liekas, kā viņas rāda? Nu, tad viena lieta, ko es paredzēju, kas man bišķiņ tā kā nepatiks, un tā arī bija tumsā, kad es gribēju nomainīt bateriju. Un tur situācija tāda, es nezinu, kuram produktam. Šitiem, ja? Tur reāli, augstumā tu vienkārši viņi nevar dabūt vaļā. Un tu liekas, ka tu kaut ko lauzi. Un tas ir tāds moments, jā. Tad vēl arī tāpatām it kā ir izcelta metāliski šī daļa, tā kā liekas, ka te kaut kas jānospiež. Un varbūt tu var nospiest kaut ko, bet... Es pirmo reizi, kad es viņas domāju, viņu uz otru pusi vai kaut kā pastumt vai šito plasmas, viņa tāda, nu tā, beig jāpiešaujās. Jā. Nē, nu tur ir tā, ka viņš ir tā kā jānospiež. Un tad jāvelk ārā, ja? Nu tā. Viņš nemaz... tur tā visa lieta. Bet paskaties. Šitā vēl ko tu viņu nedabūna ārā, nospied, tad tu viņu dabūna ārā, bet pirkstiņš tagad... paliek. Istabas temperatūrā ir nomocīts, jā. Un tā ir tā viena lieta, ko es tā kā uzreiz pamanīju. Gaidīju, kad nolauzīšu testējot to vāciņu priekšējo, neizdevās. No tā kā viņš tā kā izskatās uz diegiem, bet patiesībā diezgan stingrs mehānisms. Ar to tā kā viss ir kārtībā. Nu, kas man patika un kas man patīk Nokpiks ražotāja izpildījumā, tās ir izvēles pogas. Pirmkārtām, ko viņi dara, tas ir tā kā piemērs varbūt arī citiem ražotājiem. Ieslēgšanas pogu viņi izdala pilnīgi citu formu. Tu nevar sajaukt, ja? Nākamā tad ir kantaini izcelta meņu poga un vairāk un mazāk iet pa izvēli. Tā kā tā ir tā foršā lieta, kas man patīk, ja? Nu, tāpatām arī šito kloķīti. Kam, ja cimdos ir, tad forši tās uzliekamais gradzens ir, ka tu vari viņu forši paregulēt asumu. Bet īstenībā ne tikai cimdos, domāju, arī ar pirkstiem forši, ka tu vari tā viņu aiziet un pastumt uz priekšu. Tev nav tā kā... kā saka, pabīdīt nedaudz, vai pavilkt tuvāk. Tā arī tāda viena lieta, bet forši ir tas, ka, ja tev negribās, tad tu viņu vari noņemt nost un atteikties no viņa, tā kā tas ir tās interesants korpusa risinājums. Un vēl viena lieta, nezinu, kāpēc, bet man patīk, ka tu viņu grozi, un ir tāds sajūta, ka tur kaut kas kustās iekšā. Es tad patīkama tāda liekas, ka... Nu jā, un nav nekāda brīvkastība, tā kā ļoti tāds akurāts mehānisms šķiet, jā. Nu ko, klausies, tad skatāmies 50, 100, 200 metros, 300 arī, un mēģinām saprast, vai ir vērts ņemt pašu jaudīgāko jauno Mate Ultra, kas šogad tikai ir iznākusi, vai nu varbūt pietiek ar pašu mazāko light versiju. Okay. Nu tad sākam un ejam 50 metros un skatāmies, kas ir jāatgādina arī, kad šeit mēs nevaram dabūt palielinājumu, jo palielinājums ir ar parasto dienas optiku, tu palielini iekšā uz ekrānu, kas ir uzlikā. Un tas pats ir, ka šajā gadījumā jūs redzēsiet video klipā tieši to, ko redz ekrāns, un tad sanāk tajā bildē, ko jūs redzat šeit, jūs pēc tam viņā zoomojat iekšā ar digitālo tēmēkli. Nu jā, tas jau atkarīgs arī, kāds jau tas dienas tēmeklis ir, vai tas kaut kāds 1 līdz 4, varbūt tur 2,5 līdz 6, vai 1,5 līdz 6, varbūt 3 līdz 12, varbūt no 4 līdz 16, jā. Tad no tā ļoti daudz kas mainās. Nu, tad 50 metri. Visas 4, jā. Jā. Ok. Nu, forši attās. Nu, viss ir skaidrs, viss ir saprotams. Nu, pieliekot dienas optiku klāt un pievelkot, tad būs vēl labāk. Tā kā viss ir brīnišķīgi, jā. Interesanti, ka tam jaudīgajam ultra ir citādāks tas tonis. Ir iemesls, kāpēc tā vai? Nu, ir lieta tāda, ka katram ekrānam tonis mainās. Tas ir, to es esmu pamanījis diezgan konkrēti. Var nolikt 2 produktus blakām un katram ekrānam ir cits tonis. Bet šis jau ir sensors vairāk, nevis ekrāns. Jo viņš jau sanāk, viņš dod laukā sensora bildi.
Tas nozīmē, ka viņiem ir sensors tam ultra kaut kāds bišķi citādāku piekrāsu. Iespējams, nezinu, vai cits. Varbūt, jā. Nu, katrā ziņā, ja viņš ir tās tā kā siltāks, tad arī tā kā liekas pacim tā nedod tāds mājīgāks, jā. Nav tā, bet tikpat labi. Tas kontrastēnākais atkal labāk var redzēt kaut kādas detaļas. Nu, tas ir tāds moments, jā. Bet, nu, neko, nu, viss ļoti labi redz. Redz uz 50 metriem labi trofeju, tā kā ļoti labi. Nu, kur ir siltums 50 metri. Jā, nu arī šajā ir tā, ka, jā, ļoti labi redzami ir visas detaļas, tā kā nekāda vaina nav. Mums tad nebija migla beigās. Uz beigām būs fonā migla, bet redzam, ka atkal ceļās. Es skatos, ka tur fonā tie koki ir tādi jau miglātīti. Tas tur var būt. Bet, nu jā, 50 metros tur visi ir. Jautājums 50 metros, ja mēs skatāmies, ir vērts ņemt jaudīgāko vai pietiek ar pašu mazāko? Protams, kad ar mazāko tur. Nav jēga terēties. Vienīgais, ko es gribu vēl visā tajā piebilst klāt, kad reāli, man liekas, nezinu, kāpēc nokļūt ražotājs, viņam patīk savu kājā iešot vai kas, bet varēja monoklu pielikt klāt. Nu jā, man tā šķiet, teiksim, ja Notspīks pozicionēja vienu no dārgākajām uzlikām, un man liekas, ka tā arī ir šobrīd tirgu, tad, es domāju, ka arī tad forši, kad ir komplektācijā gan baterijas, gan arī monokulārs, un tas viss ir iekšā komplektā, jo patiesībā tad tur sākās tā viena lieta pirmkārtām, tad tai cenai jāpiepluso tur 250-300 eiro, lai tu dabūtu monokli vēl klāt, ja, ar visu stiprinājumu. Nu, tā ir tāda viena lieta, jā. Tas pietrūka, jo mēs arī, kad tagad skatījāmies, mums pašiem nebija monoklis līdz, un tad tur mēģina iedziļināties, pastīties, var redzēt kaut ko, bet, baigi grūti saprast, kas tur. Nedēļas, ka mēs varējām iziet no situācijas, kad mēs skrūvējam virsū adapteri, liekam uz medību optikas, bet, tad mums vajag 4 adapterus, vai ir visu laiku jāskrūvē, ja? Tas ir baigais darbs. To mēs darīsim, ticamāk, aizbrauksim uz šautuvu, lai saprastu, kā viņas tad strādā. Tad skatāmies 100 metros, kā rāda. 100 metros viņas. Tas ir ļoti laba bildi, ne? Visām pilnībā. Jā, un arī, kas tur ar ragiem, arī ragus redz. Un arī bukam redz, kad ir kaut kas. Protams, izvērtēt, saprast, kas tur ir, tu nevari, bet no bukam... Jāsaprot matemātiski, tie ir tev pikseļu izmērs un objektīva izmērs. Ja objektīva izmērs ir 3,8, tas ir diezgan daudz. Ar 12 mikronu pikseli, tā ir ļoti laba bilde. Tā kā... Labi, un tagad siltums... Tam laitam var sākt redzēt, ka, kad sāk tā bilde bišķiņ jau sabojāties uz tiem 100 metriem. Bet, tāpat visu ļoti labi saprast. Jā, šeit nav digitālā zooma, tā kā tad mēs to neredzam. Un vienkārši, piezumojot. Digitāli mēs varējām piezumot pēc idejas, ja to vajadzēja, bet, ko mēs no tā iegūtu, mums reāli jāskatās no ekrāna, cik ekrānam ir piksels maziņš ir. Bet, jā, ļoti labi. Uz 100 metriem ļoti labi, viss saprotams ir, tā kā nekāda vaina. 100 metros es sanāk arī tas pats stāsts vēl projām paņem. Jā, 38 mierīgi var medīt ar mazo sensoru 384. Tā kā... Jo arī īstenībā trofeju varēja redzēt. Tāpat tās kā tiem pārējiem nav baigās atšķirības tā, lai to vajadzētu speciāli piemaksāt klāt. Tad teorētiski jau 200 metros vajadzētu būt atšķirībai, un te es arī digitāli iezūmoju iekšā, lai... Redzam, tā atšķirība. Te no sākuma pirmais, kā šādi. Kas ir lielajai, ir liels redzeslauks. Pieņemsim, tai laitam atkal ir diezgan tūs sākotnējais palielinājums, kas nozīmē samazinās redzeslauks. Jā, un tad arī, protams, kad ar 3,8 objektīvu tad var izteikti redzēt, kad visi paliek pikseļaināk, visi zvēri, jā. Un sanāk, vai? Tās palielinājums uz 3,8, 50 laits un lielais. Jā. Viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs. Es teikšu tā, pie 3,8 lēcas, un, teiksim, tādai trofeju vērtēšanai pilnīgi noteikti neder uz 200 metriem. Ja, tas ir, saprotams, pamanīt var, ka tur ragi ir. Tā ir labā ziņa, bet, izteikti jau visiem rūkšiem muguriņas jau paliek, tā teikt, lucīšos, ja. Es ar citu, man liekas, sanāk. Šis ir laids, un šis ir 3,8, un te, ka viņš iezūmojas iekšā, arī tāpatās. Kad tu palielini, šis ir 3,8, šis ir laids. Ok. Ja tas optiskais sākotnējais palielinājums, acīm redzot, tad tam laitam ir lielāks, jā. Droši vien tā arī sanāk, jo sensors vienkārši ir mazāks. Sanāk, tam laitam tu redzi, kad ir kaut kādi ragi, bet tam 3,8 tu pat vairs neredzi. Jo vienkārši tas sākotnējais palielinājums ir ļoti mazs un plašs redzeslauks tev ir iedots.
Nu, jā. Tā ir interesanti. Jā, bet tas tūkstošnieks izlaiž pilnīgi absolūti. Jā! Un pasies arī, cik kvalitīvi tu redzi tos zvērs ar visu piezīmošanu klāt. Lapsi, bet arī ar visiem šiem lapsi tu no āpsi vari redzēt. Kas mums ar suņiem, jā, te mēs nevaram apspēlēt nekādīgas kaut kādiem algoritmiem, kā palielināt digitāli. Viņš veido bildi. Izskatās visu forši. Nu labi, bet jautājums tāpēc tavs viedoklis varbūt par 200 metriem, tagad skatoties šo bildi, kuru labāk izvēlēties uz 200 metriem? Nu jā, 200 metros vismaz ar visiem praktiski var medīt. Nekāda vaina nav. Nu, tas, kad ar 3/8 noteikti tad bišķiņi atmetās tā trofeja izvērtēšana, ja? Arī, ja mēs paskatāmies, bišķi jūtība mainās, arī redzīja, ar 1000 mēs redzam vadus, ar 50 arī redzam vadus, ar 3/8 vadi mums tā kā pazūd jau. Vai nu viņam jau nav redzes laukā? Es domāju, redzes laukā nav. Es domāju, ka viņam daudz šaurāks tas redzes lauks, un nezinu, viņš tā kā nesniedz līdz reku te viņiem vajadzētu būt, jā. Vienkārši šaurāks redzes lauks ir šiem vadiem. Viņš pietrūkst, jā. Nu, ok, nu labi. Bet, nu, katrā ziņā ruksīt var novedīt, nu, tā kā... Nu, bet tad 200 metros tu gribi teikt, ka vēl projām ņemam mazāko un nemaz Nē, nu, es domāju, jāatcerās ir tas, kad trofeju nevar ieraudzīt, jā, nu tā. Bet pārno ruks mierīgi var nomedīt. Pārno ruks var nomedīt. Jautājums, kā izdodās viņu uzlikt uz optiskā tēmekļa un piešaut, cik viņš precīzi iet. Tas ir vislielākais jautājums visām uzlikām, jo, ja ir tā, kad, nu, noņemot, uzliekot virsū mainās trāpījums, tad, nu... Nu, tad nav. Tad gan nav labi, jā. Tad tikai 100 metros un ruksim pa vidu. Nu, labi, un tad tas izšķirošais 300 metri, kā tev liekas, 300 metros? 300 metros. Jā, nu, labsai redz asti. Augšējais kreisais ir laiti, jā? Jā. Jā, bet redzi, 300 metros 640 liekas, ka bišķi labāk parāda. Jo tā labs arī izteiktā kontūra ir, un vispār arī tāpatām. Tad, ja sākotnēji likās, ka tas mazais ir ņiprāks, tad tagad tajos 300 metros tomēr 640 parāda labāku bildi. Jep. Tas ir tās, nu, ar 3/8 es teikšu, to ruksīti vispār nevar saprast. Šis 3/8 laids, jā. Jā. Tad tas ir tā kā atmetās jau. Bet nu, ar 50, 640 un ar 60 280 viss ļoti skaisti. Viss ļoti skaisti. Nu, un piemēram, trofejas ziņā. Trofejas ziņā. Paskatīsimies. Nu, zin, kā ar visiem baigi švaki. Vienīgais ir apakšējais, vislabāk parāda ragus, ne? Jā. Kas ir sanāk kā 50, man liekas. Nu, te atkal vēl viens tas pats, ka pa katra ražotāja pateikt, ka viņiem viena kaut kāds, nezinu, kā lai to nosauc, viena tāds koncepts rāda vislabāk. Un nospēksim es teikšu, ka 640 sensors ar 50 lēcu visos variantos. Tur tēmeklis, uzlika monokulārs binoklis, vienmēr rāda vislabāko bildi. Nu, te arī tāpatām, jā. Ja mēs pastamies 300 metros siltumu, tad bišķiņ migliņa jau bija. Tad visu to miglu viņam vispār netraucē. Jā, nu, tu parasti saki to, ka vai suns paliek kā mākonīts vai nav. Un tu šajā gadījumā, man liekas, tā ļoti labi skaidrs. Tu redzi kājas, kontūru, visu. Un arī pat ar to pašu mazāko, kas ir laids arī. Nu jā, un tad jāsaprot, ka no ekrāna mēs piezīmosim. Jā, interesanti. Tagad tik daudz tās ierīces iztestēs, ka baigi interesanti būtu, ja ražotāji pieliktu pikseļu izmēru tieši pašam ekrānam. Tā ir vēl viena svarīga lieta, jo mēs tajā vakarā testējām ne tikai termouzlikas, pieķerāmies digitāliem tēmekļiem klāt. Tad tu saproti, ka tu tas ekrāns, tas ekrāna piksels arī ļoti, ļoti svarīgs. Testējot to, tu saproti, un tu saproti, ka rodās graudaināka bilde, bet nu vienkārši to vajag paskaidrot, nu, tie tehniski. Tas pikseļu izmērs būtu ļoti svarīga lieta. Nu, bet 300 metros, piemēram, to jautājums, nu tad, kuru tu izvēlētos? Es nezinu, man, ja tā godīgi skatoties, liekas, ka ļoti, nu, cieši tā cīņa ir, kad kuru ņemt. Nu jā, nu es neteikšu tā, ka teikt, ka, nu, 1208 tagad ir drausmīgi galas tieši pārāks, jā. Nu, un es tā nevar apgalvot. Nē, nu, man gribētu teikt, ka tas 1000 ir labāks, bet vai viņš ir tur citur sanāk 3000 labāks? Vai, nu, teiksim, kaut kāds 2000 praktiski salīdzināt 50. Nē, ja tu gribas izcilību, tad, protams, it kā nē, bet nu labi, nu, 300 metri tad. Nu jā, nu, es pateikšu, ar uzlikām ir viens tā tēma. 300 metros ar viņām visam var medīt. Tā mēs skatoties no šiem te bildēm un video, ko safilmējuši, bet viss jautājums ir par trāpīšanu. Tikai un vienīgi.
Ja tu piešai optiku un tu vari sašaut, tur, nezinu, ka lode satiekās 100 metros un 300 metros, tu vari sašaut tādā, 10 centimetru diametrā, tad viss ir kārtībā, tu uz tām lielām distancēm var medīt. Tad jautājums ar šiem te atkal, vai mēs varam dabūt. Ja, tad, lai vēl iesilst nedaudz pavasaris, un tad jāpaņem ir, piemēram, šito, kas liekas tāds vislabāk attīstītais modelis, un paskatīties, kā ir ar to trāpījumu, uzlikt virsū, noņemt nost, vai mēs varam tik tālu, un tad teiksim, ja mēs varam ties 300 medīt, tad ir jēga censties ņemt tās lielākās izšķirtspējas, bet ja mums tas trāpījums ir apmierinoši tikai, teiksim, tādos 150 metros, tad, nav jēga, jo tu vienkārši tālāk neredzi, un te arī tā tālākā redzēšana atkal ir, lai tu varētu, teiksim, skatīties, 8, varbūt 12 reizes, un tu iedomājies, tev jācelē visu optiku. Un tas dabā tā nestrādā. Es tik daudz cilvēku zinu, kas paņem uzliku un domā, tik būs, bet, ja nav monokulāri domāt cilāt ar visu plinti, tur ir, tu pastrādā. Spēcīgs. Jā, bet tāpat tur rokas 5, rokas 3, tu vari normāli izšaut, un tu esi skaļš, un tā kā, tādā veidā. Bet tas sanāk, teorētiski uzlikas vairāk ir domātas tādām tuvākām distancēm, ja? Universālāk, kā pēc idejas jau ar uzlikām, ar viens otrs YouTube video ir atrodams, kur kilometrā var šaut ar viņiem. Tā kā tur nekāda vaina, bet jautājums, kā tas reāli strādā. Ja tu sagatavo plinti, piesiprini klāt viņu ar gredzenu, un viņš jau savu stacionāri, tu esi piešaus, viss ir kārtībā. Bet, ja tu esi ēdēt ar domu tādu, ka tagad pamedīšu es kādu buku, un ja naktī iznāks ruksis, tad ruksi medīšu, tad vicevišķi, ja tu labs gribi 300 metros nomedīt, ja tev jāpiešauj, ja viņš tev nedaudz neuzliekās tā, kā viņš ir paredzēts, tad tur ir šāviens garām, jā. Ko, mēs tur izgājām cauri visām termo uzlikām no Nospik meitas sērijas, pastījāmies pogas, izmēģinājām dabā, apstījāmies termopildi. Kāds ir tavs, varbūt, verdikts? Kuru labāk izvēlēties? Zini kā, man tā šķiet, ka tur ir vēl jāpadomā vispārībā, vai izvēlēties uzliku vai tēmekli. Teiksim, ja mēs paskatāmies tīri no Nospikas ražotāji, piemēram, ja mēs skatāmies uz Bolt sērijas tēmekļiem, tad mums ir 35. lēca, 384 sensors ar attālu mērītāju, un viņam cena ir kaut kur 1790, 1770, tam līdzīgs, ja? Tad tas ļoti tuvu, tā kā šis te, jā. Un tad rēķini, kad to tu vari uzlikt uz parastiem Iver grezeniem kvalitatīvi jau tur ap 100 eiro plus mīnus, ja? Tad šitien tev uzlika maksās, kā minimums 160 eiro gredzens, ja? Un tad beigās tev viņš sanāk dārgāk tev uzlika, tas ir viens. Un otrs, respektīvi, tev nav attālu mērītāji. Šim nav, jā. Nākamajiem ir, jā. Bet tur cena atkal uzreiz augšā. Jā, bet, nākamajiem ir. Un tad, teiksim, šis jau maksā 2700. Tad, ja paskatās, varbūt no citiem ražotājiem, tur jau varbūt sanāk tēmeklis pat tuvu. Ja bez attālu mērītāji, tad ir arī pieejami tēmekļi 50. lēca, 640. Un tad tur atkal izpaliek. Un, teiksim, ja skatās uz nākamo 50. 640, tad arī tāpatām ļoti daudz tēmekļi ir zem 3000 ar tādu sensoru, ar tādu objektīvu un attālu mērītāju. Un tad šeit arī tāpatām, ja tu gribi izmantot viņu kā monokli, man liekas, komplekts sanāk kaut kā 279, nopuļosim uz 300 eiro, lai būtu, ja. Tad viņš maksā 3200, pilēs 300 eiro, 3500. Bet atkal, ja tu dabūji 600 sensoru 50 lēcu ar attālu mērītāju, gan kā monokli, gan kā tēmēkli. Tad tas varbūt ir risinājums. Tad, jā, bet tāpatām, tad, varbūt labi. Ja mēs tā skatāmies, varbūt to dārgāko galvu tur īsti nav kur pieķerties un kritizēt, bet, teiksim, par lētāko risinājumu tad pilnīgi noteikti. Tur ir alternatīva tēmeklis, un tēmekli var noņemt no kronšteiniem un arī skatīties. Kaut ko nesen tieši runāju, kaut ko satiku kaut kur un runāju, un tad viņi teica, ka arī pat paņēma tēmekli, un tā doma bija tāda uz ātriem kronšteiniem, un es tagad tieši medībā, es ņemšu nos, skatīšos, likšu apakaļ, es teicu, nedēļu pastaigājuši, nočertojos un nopirku termokameru, nereāli tas ir, Protams, tā ir. Un ja tu sēdi, protams, komforta tornītī, esi naktī, un tev tur visi sagatavos, tad plinti pat var ielikt statīvā un mainīt, bet, ja tev ir 2 ļipiņas jāpievelk ir klāt, tad tu vienu nepievilksi uztraukumā, un tad tur būs tikai ziepes, tā kā tur, kā saka, kā vienmēr, kas der visam, neder nekam, un nav tik vienkārši. Bet, tāpatām tā uzliku tēma ir risinājums, teiksim, ja ir daudz dažādas plintis, ir sevišķi kaut kādi kombinētie, pārlaužamie un katram savs gredzens, tad tur var
katram savu saimniecību mājā, un tad, respektīvi, to tur var ņemt un skatīties. Bet nu ko, lai te pateiktu savu gala verdiktu, tad laikam vajag braukt ar šautuvi, likt virsū un skatīties, cik mēs precīzi varam trāpīt, cik tālu varam trāpīt, pamēģināt balstisko kalkulātoru, cik tas jēgpilni, nu, un tā tālāk. Skaidrs. Nu, tad te atkal tā pati situācija, ka varbūt labāk ir tēmeklis, varbūt labāk ir uzlika, varbūt labāk jaudīgā uzlika, varbūt labāk mazā uzlika. Ka tās situācijas ir tik ļoti atkarīgas no medību stila un tām situācijām, kad, man liekas, daudz vienkāršāk būs vienkārši uzvanīt un pajautāt, kuru uzlikumu ņemt, no kura ražotāja, vai varbūt labāk man tēmekli ņemt, un tad viestirs tev izstāstīs no A līdz Z. Jā, tāpēc, kad uzlika ir laba lieta, tiešām noderīga un izmantojama un ļoti izmantojama, bet pats galvenais uz kādu ieroci, kādu kalibru un uz kādu optiku. Ja? Nu, ir klasisko medību piekritēji, kuriem ir tā kombinētais ierocis ļoti precīzs vai pārlaužamais ierocis. Kolosāls risinājums. Lai tur uzlikt kaut kādu zauvaru, kur jāķējās šādi te, nu tādu kronšēnu, man liekas, būs ļoti grūti piemeklēt, atrast, uztaisīt priekš optikas, tad šis ir risinājums, jā. Bet atkal no otras puses ir tie mazie tēmēkļi, tie termālie tēmēkļi, kas arī ļoti maziņi kompakti, varbūt tos arī labāk. Tad. Nu jā, bet kāda viņam izšķirspēja ir. Arī ir. Nu, tur arī. Tā kā tā. Nu jā, tā kā jā. Ja interesē uzlikas, sazinies ar mums, izstāstīsim, parādīsim. Un pats galvenais, ja tu vēlies iegādāties šīs uzlikas, obligāti iegādājies no premiumoptikas.lv, lai mēs varētu taisīt interesantu saturu, un tūlīt būs vasara, un tad gan mēs dodamies uz šautuvi, un tad ķersimies pie praktiskiem paņēmieniem, lai saprastu, cik tālu un cik labi var trāpīt. Čau!